Labs rīts visiem. Nedēļa ir sākusies, te ir pirmdiena. Jādodas uz darbu, uz grobiņu un tad jau uz mežu projām. Šorīt tāda neliela migliņa ir. Nav nekāda baigā migla, kā šeit var redzēt. Un miglā ir svarīgi atcerēties to, ko Tīmirots teica, kad jaunajām mašīnām ir pietiekoši spilgti aizmugures lukturi, un to miglas lukturi īsti nav jēgas slēgt iekšā. Jo it īpaši šādā te miglā tu vairāk apžilbini aizmugurē braucošo, nekā ir kaut kāds baigais labums no tā. Jo Latvijā mums arī tas klimats ir tāds, ka mums nav tāds migls, teiksim, kā kaut vai Anglijā. Tu tiešām brīžiem vispār neko neredzi. Un īsti tam nav jēgas, jo lukturi ir pietiekami spoži. Un es neatceros precīzi, kā bija pēc noteikumiem, bet bija kaut kāds redzamības attālums, kurā tu tā kā vari slēgt iekšā, bet mūsu gadījumā nav baigā jēga. Jā, braču, kas tev ūdeni nevajag? Ūdeni uzliec. Bļē! Es nevaru noķerties, bļē. Es neesmu, bļē, no kā. Pats nesadeg, nevajag ātros? Nē, neko, bļē, es nevaru noķert nost. Ej, Dievs. Nu, bļē. Es norāvu, bļē, kā, bļē, raudu nost, bļē. Tu dari? Tu esi, bļē. Paga, tev, paga. Velc pār pa galvu. Nevaru palīdz. Jā. Nu, vēl ko parāk. Nu, mojiņs. Šī tāda skatu pirmo reizi laikam dzīvē redzu. Pirms grobiņa stāv ceļmalā vienkārši cilvēks, kuram pufaiga deg. Nei, tīrst. Bļin, labi, ka Džekam viss veiksmīgi beidzās, viņš novilka to pufaigu. Ātros arī nevajadzēja saukt, viņš pats, drēbes tikai aizdegās līdz ādai, nekas netika. Bet šitais taču varēja vispār pisģets beigties. Un galvenais, ka es biju vienīgais, kurš apstājās, pārējie brauc garām, kaut ko pīpina viņam. Cilvēks lāpi stāv ceļmalā, nevar apstāties, palīdzēt Džekam. Pisģets. Labi, ka kaut kāds ūdens vismaz bija mašīnā, tas drēbes arī viņš tā sapaunājies, nevarēja novilkt uzreiz normāli. Nu tā, maz drusciņi jāpasēž bāzē. Iebrauc bāzē, sasmērē fiskaru un pamanīja, kad viena plais ir rāmī. Un to tagad mēģinās ātri sataisīt. Nu, ne jau tā ātri, bet, mēģinās sataisīt. Un tad jāskatās. Kaut kur te no Nīcas, Paulos jābrauc. Varēs pavizināties šodien. Tām darbnīcām. Man it kā gribētos arī darbnīcas pafilmēt, bet tā kā es neesmu ne priekšniecībai pajautājis atļauju, ne ar pašiem mehāniķiem sarunājis, tad es pagaidām nefilmēšu. Jo, nav jau arī tā, ka visiem gribās, lai tur kāds staigā kameriņķī kaut ko filmē, bāž ģimi un tā kā pieņemsim faktu, ka man šobrīd skrūvē mašīnu. Nu tā, mašīna ir gatava. Es pieļauju, ka nākamajā reizē, kad iebraukšu bāzē, gan jau es būšu ar kādu sarunājis, varbūt viņi man atļaus kaut ko arī pafilmēt. Var jau būt, ka viņiem nekas nav pretī, bet es neesmu prasījis. Bet mašīna ir gatava, viss ir sataisīts. Brauc uz Bārtu krauties. Atvainojos, uz Nīcu krauties. Ka nepaņem Mailas Agro. Veikalā maksās kafiju taču vajag.
200 litru pietiks, lai kolēģiem ar kafiju. Es te šodien tā noskrējies, ka pat nepaspēju nemaz uzfilmēt. Es jau paspēju uzkrāmēt, tikko Pāvilos tā izkrāmēja ārā. Jābrauc tālāk uz ziemu. Tur arī viens mūsējais kraujās. Tā kaut kā. Nu tā, tūlīt ar mežā klāt. Par jāapskatās, kāds sortiments viņa akrāmē. Man liekas, ka kamīna malka jāmet virsū. Dabūs jau zvanīt loģistikai man. Vienu iet ar tādu, kas strādā tikai līdz 5, bet nekādā veidā es nepaspēšu līdz 5 aizvest to kravu. Dabūs zvanīt, kaut ko domāt, kaut ko samainīt vietā. Šūpas sargi ir pareizi, jāiet krauties. Vai nē? Paga. Nu, es esmu atpakaļ. Jo tāds jau pa mežu laikam īsti nevar staigāt. Ietērpos minionu kostīmā beidzot. Tā, lai arī komentāru sadaļā nebūtu īsti baigi, ko man aizrādīt. Bet gan jau jūs tāpat atradīsiet. Jāsāk kraut. Nu, redz, man pilnīgi galva sitās. Jāsāk kraut kamīnu malku virsū. Šits būs labs, man kamīnu malku nekad nepatīk. Kā nu uzšonkāja. Nē, te ir tāda mērce pa vidē malkā, ka man par kauns rādīt, kā es viņu krauju. Tā kā... Nu jā, izskatās diezgan briesmīgi. Bet ir arī pozitīvā daļa. Kraujoties, es jūtu, ka man pārņem tāda baigā tāda drošības sajūta. Un tad es sapratu, ka es taču esmu pienācīgi apģērbies šobrīd, un es jūtos reāli droši, tāds vispār neaizskarams. Es būtībā varētu teikt, ka es esmu tāds kokudēji Čaks Noriss šobrīd. Ja man ir ķivere, man ir atcerojošs apģērbs, būtībā es varētu teikt, ka man otrs vārds ir darba drošība. Es šobrīd saprotu tā vārda nemīst to pašu būtību, jo nu jau vairs točnu nav nekā mīst. Braucot no meža laukā, zin kā ir visādas bēdras, abās pusēs ir dziļi grābi, un ja nu tomēr paliek bailīgi kādreiz, tad atcerojamies, ka galvenais ir nemīst. Un tik duram virsū. Galvenais ir drošība pirmajā vietā. Vispār jau tai ķiverē laikam nav nekāda vaina. Es arī pēc stūrs tagad sēžot jūtos tāds drošāks. Nu, tur stāv transportnieki, uzvalkam ķiveri, čau, viss kārtībā, braucam garām. Cilvēks uz gājēju pārējais stāv, man ir ķiveri, pats es malā, droši braucam. Es arī domāju, tie, kas ir savākuši tos 11 punktus, sodu punktus tiesībām. Nu, priekš kam tev vajag drošas braukšanas, skolpi paņem uzveltas ķiveri, tagad mēs pārvietojamies droši. Baigās izdarības šovakar notiekās. Sazvanījos ar kolēģi, es biju nedaudz piemirsis, ka viņš šonakt uz naktsmaiņu nebūs. Un tā kā man baigi interesē, kādies ir tajā divnieku grafikā braukt, nu, tad es izdomāju, ka šovakar esmu augšu līdz galam, cik man čips atļauj. Pagulēšu mašīnā. Un no rīta es turpinu braukt atkal. Un ja man baigi interesē, es tā īsti neesmu braucis, man liekas, pa visiem šiem gadiem tikai vienu reizi esmu gulējis mašīnā. Tad man sieviņa saved atved sēgu, pārtika atved drēbes, ko pārģert tādā garā un pamēģinās, kā būs. No, tagad es uzkrāvu skujas malku. Jāaiziet līdz Procāniem, un tad jāskatās, cik tas laiks paliks. Braukšanas laiks ir kā man diezgan vēl ir. Galvenais, man liekas, bija to 15 stundas, to kopējo nepārsniegt. Bet to, man liekas, arī to jau nevarēja katru dienu tur
kaut kā tur bija, cik vienreiz, divreiz pa nedēļu tu varēji kopējo pārsniegt. Kaut kā tur bija. Bet, nu labi, man tikai vienreiz tā sanāks tā darīt. Jā, es esmu procentiem te jāskatās, cik tas laiks paliks, cik daudz varēs vēl aizvest. Tā ir kā šī diena forša, nu kaut kādu kilometru lasās kopā. Kaut kā, jā. Nu, šo te mājiņu sanāca baigi maz parādīt. Daļ tā, ka nu rīt aizkavējos servisā. Un daļ tā, ka es izdomāju tajā mašīnā palikt pa nakti. Diezgan dabūju skriet, lai būtu jēga. Ka es tajā mašīnā arī palieku, lai tie kilometri salasās. Bet, jā. Ir jau vakars, ir jau reāli tumšs. Ir 10:30. Un man arī diezgan maz laika ir palicis, ko braukt. Bet pēc maniem aprēķiniem vajadzētu visam sajiet tā, kā vajag. Izskatās, nu, ja nebūs baigā rindas, paspējuši izkrāmēties, un tad viss tur pat saldo gulēt. Nu, man arī ir iespēja pateikt to frāzi. Čau, labrīt! Diena ir sākusies. Patiesībā nav nemaz tik traki. Es biju domājis, ka kā tur tai kabienēk, nu kā tu tur pagulēs, nu būs sūdīgi un tā. Nezinu. Neko slikti īsti nevar pateikt. Jā, protams, ir mīnus, ka ja tu tur kaut kur mežā paliec, nu tāda ir štrundīgāk. Teiksim, salas staķikā tur mierīgi. Ieejas ģīma apmazgā un dušā ieeja un visu, un tā kā vajag. Bet, nezinu. Pirmā nakts šādu un nevar sūdzēties. Un gala beigās taču visi Eiropas braucēji, taču arī uz vilcējiem, arī tepat pa Latviju, kas brauc, nu visu tāpatās paliek mašīnā. Labi ir tā, ka maršruts iet gar mājām, kas pa dienām tikai brauc un braukā uz mājām, vai ne? Bet nu lielākā daļa jau tomēr paliek mašīnā. Tā kā es nevaru sūdzēties nekādu vainu. Vismaz darbu šorīt nenokavēju. Cīros mežos, ko taču četrās vietās paļķi jāsalas. Nu, tas ir kaut kas jauns, tas kaut kādu brīdi nav bijis. Pārsvarā malku mēs te lasam pa mežu kopā. Nu jā, jāsavāc paļķi un atpakaļ uz saldi jādodās. Un te ir tas pats bezjēdzīgais stāsts, kas jau bija pāris video atpakaļ. Es braucu pa mežu pakaļ baļķiem. Es tagad nobraucu caur mežu pa Dambri kaut kāds kilometrus 4, un šitik liels čupiņas, šitik. Man kāds 3 pa ceļam gadījās, bet tās es neņēmu, man jāņem ir šitā, un tad jābrauc tālāk pārējām pakaļ. Jo no, vai tad tiešām tas ir izdevīgi? Labi, es varbūt nesaprotu neko no loģistikas, bet man tas liekas pilnīgs absolūts, nu, bezjēdzīga darīšana. Tagad iedzīt mani, pabraukt garām visām šīm čupiņām, lai paņem kaut kādu vienu picku, un tad sūtīsim nākamo jampampiņu, kas atkal brauks to pašu ceļu, vāks un... Ja te man gribās atgādināt to iepriekšējo stāstu par to stulbo istabas slaucīšanu, vai tad tiešām nevar normāli lietas sakārtot? Nu, johaidī, nu nav taču nekāda nabaga māja, nu. Taču ir visādas programmas, loģistikas programmas, viss pārējais. Es nezinu, kas jums kaut kur komunikācija klibo vai nu, manā skatījumā tas sarežģīja lietas pārāk daudz, nu, tāda bezjēdzīga riņķošana sanāk, nu. Un tagad ķīveri ir galvā, nu, es varu droši runāt, ko es domāju, man viss pie kājas ir. Man liekas stulbi, nu, sorry, veči, nu, stulbums pilnīgi. Sorry, bet man liekas, ka es to līdz šim kanālam oficiāli nomainīšu nosaukumu uz Latvijan Timber sētnieks. Bet te ir nākamā mazā čupiņa. Braukā pa mežu tāds sētnieks. Jā,
man vēl joprojām ķiveri ir galvā. Tas nozīmē tikai to, ka vēl būs diršana. Un pēc šitā visa atnāk paziņojums, ka būtu vēlams arī svētdienā, tā kā braukt, kas vēlās. Kādā svētdienā? Man ir jābraukā pa garām šitām te čupiņām, ko es varētu paņemt šodien. Tām es braucu garām, lai es viņus varētu aizsast noteikti svētdienā. Paldies! Tad, kad būs normāls kravs, tad arī mūsu mašīna brauks svētdienā. Tā kā bērni atceramies, ka nav viss tik sapņains un rožains, kā varbūt liekas pēc maniem video. Diezgan liela putra arī ir pa vidu šajā visā. Un labi, tagad tā situācija vismaz manai mašīnai ir ļoti laba. Ar loģistiku viss ir kārtībā. Bet es atceros tos laiks, kad tu kādam mēģināji kaut ko pa labam runāt, pa labam nesanāca, tad tu mazliet savādāk runāji, un kas tad notika? Tad tu nakts maiņu beidz Elejā, un no Elejas tu brauc uz Aizputu. Pēc nakts maiņas joptoji. Vai arī pats lielākais cirks, kas man ir bijis, kad es rendā nomainos, es braucu uz Rīgas Kronospa. Ne, otrādi uz Latvijas Finieru uz Rīgas braucu. Tad nākamā krava ir no Neretas Kronospans. Es paskatos vēl nākamā krava, ārkal no Neretas Kronospans, un man ir naktsmaiņa. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu mīļais loģists bija uztaisījis tā, kad pēc naktsmaiņas tad mainies Rīgā. Un tad, kad tu viņam zvani, saka, vecīt, ir pilnīgā pakaļā, nav īsti riktīgšidais, jo es esmu no Aizputs. Man mašīna tajā laikā, man liekas, arī skaitījās kā Aizputs mašīna. Un ja tev bāzes ir, tad znači 100 km rādījusā tev ir jānodrošina mājiņu šoferi. Un es viņam saku pa tiem 100 km, šis man sāk teikt, es nesaprotu, pa ko tu tur vispār runā šobrīd. Es saku, es runāju par to, ka man pēc naktsmaiņas ir jābrauc no Rīgas uz Aizputu mājās gulēt. Es aizbraucu mājās, 2 stundas paguļu, es varu braukt apakaļ, jo tad jau uz darbu atkal jābrauc, jo ceļā jau ar tomēr laiks, kad diši aiziet. Un nesapratu, pa ko runā. Un tas bija tikai tāpēc, ka tu kaut ko mēģināji uzlabot, ieteikt kaut kādu ieteikumu kopā. Teiksim, davai, varbūt šito kraviņu varam tur, un tad šito savādāk, tad būs baigi sūdīgi, es izdarīšu tā, kaut kā savādāk. Tā kā tā dzīve nav galīgi nav sapņaina, rožaina. Nē, šobrīd jau varētu teikt, ka pat ir. Bet ne visiem ir, ne visiem. Un aiziet, tad esmu atkal uzkrāvies, uz saldi atišu projām. Gan es varētu parādīt vismaz to, kā es izkraujos. Savādāk jūs tikai man monologu visu laiku klausaties. Labadienā, uz galda pie zemes. Labdien, uz galda liksim. Teorētiski varētu iekamēt vēl 2 kausus. Bet tā kā mašīna jau bija uzkraut, es taču neiešu daļ 2 kausiem kaut kur dzīties uz mēžu otru galu, lai beigās vēl ar kravu kaut kur palikt un mēģināt apgriezties. Nebūs.
Jābrauc uz Kuldīgu, pakaļ Malkais. 7 vietās ir jālasa. Es kaut ko nesaprotu, es to video vēl neesmu publicējis, bet es jau esmu dabūjis pat īrs par šito izrunāšanos. Kaut kas te neiet kopā. Tā nav Malka, tā ir Tara, bet no tas nemaina lietas būtību, kad ir jālasa 7 vietās. Tā, nu es esmu nobraucis 400 metrus precīzi, un man jāpaņem šī te čupiņa. Prieks, kur tu rodies? Tā, šī laikam ir 1, 2, 3. vieta. Laikam, jā, laikam 3. Varbūt 4. Tā, nu, šobrīd ir precīzi stunda, kas ir pavadīta lasot kravu. Man vēl 2 vietās jāapstājas. Varbūt, ka pietiks ar vienu vietu. Nu, tikai stunda. Šitā bija pēdējā šīs dienas krava arī. Varēja it kā vēl mierīgi pastrādā, bet nu labi brauks mājās, rīt brīvs. Vispār jau liekas, ka nekāda vaina tam divnieku grafikam nav. Labi, šokar man jābeidz, jo man nav darba vairāk un rītā ir brīvs. Bet laika ziņā man laiks vēl pietiek daudz. Es būtu varējis aizvest vēl vienu kravu. Un pa ceļām braucot nākamajai kravai pakaļ mierīgi es būtu gājis gulēt. Varbūt, ka pat uzkraus, ne, uzkraut laikam īsti nedrīkst. Un, nu, ar uzkraut mašīnu īsti nedrīkst iet gulēt. Bet tukšās mierīgi es būtu aizbraucis un man būtu viss sagājis. Un kilometri kaut kādu lasās kopā. Laikam nav nemaz tik traki. Beidzot ir mājās. Mašīna te pāris dienas... Nu, kāds pāris dienas, 1 dienu pastāvēs pie mājas, tad 4 dienas atkal sāk strādāt. Jā, nu rezumē tāds, ka man laikam patīk točni tas divnieku grafiks. Un tagad bija tāda iespēja arī pamēģināt, kā ir braukt, kad tu gulti mašīnā un tā, jā, nu man patīk. Vismaz tas arī aizstāv tās trakās nakts maiņas, ka tu tagad tāds pilnīgs pussprāgons braukā riņķī un pēc tam tad arī nevar tik ātri nemaz attiet. Tā kā tā. Nu, ja jums patīk šāda veida video, spiežam like, spiežam subscribe. Varat arī piesakot TikTokā ar tādu pašu nosaukumu Latvian Timber Truck. Nu, un tad jau līdz nākamajam video. Nedēļas beigās būs arī mini rallajām treniņš sestdienā. Un es domāju, ka es arī tur tā gan jau, ka paķeršu kaut kādu kameru līdzā un parādīšu, kā mums tur iet, kā tur tā viss krāmēšanās notiek un tas viss un kaut kā tā. Paldies par uzmanību visiem!